Sveiki atkal no Briseles. Sveiks, Rihard. Jā, sveiks. Nedēļa nav bijis garlaicīga. Mums ir vēlēšanas tuvojās, vēlēšanas, kuras mēs gaidām. Tad ir... Kuras? Nu, Zini, īstenībā Eiropā arī cits vēlēšanas gaida. Tas, par kurām mēs runājam, ir 12. aprīlis. 12. aprīlis, jā, jā, protams, tās, kas ir vistuvāk, kas potenciāli var ietekmēt, manā skatījumā, pozitīvu turpmāko vispār dinamiku Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā, sankcijām, ar Krievijas ierobežošanu, ar Ukrainas atbalstu. Un skaidrs, ka mēs runājam par vēlēšanām Ungārijā. Yep, 12. aprīlis. Mēs redzam, ka Orbāns ir ar pilnu praktiski savu ekipējumu, kāds viss ir iespējamais. Un vienīgā asa, uz kā viņš balsta savu kampaņu, ir pret Ukrainu, pret Zelenski. Un, protams, arī klasiski pret von der Leyenu kopumā. Un neizskatās, ka kaut ko citu viņš vispār spēj saviem vēlētājiem skaidrot, piedāvāt socioekonomisko jautājumu. Tādu, kas arī bez šiem jautājumiem interesē. Jūt, ka pieļauj, ka arī notikumi tuvajos austrumos, Irānā konkrēti naftas cenu pieaugums, gāze. Te viņš teiks, es jums teicu, mūs pilnībā atteikties no Krievijas naftas, tas ir šaurs tūs skatījums, un reku kā tad ir, un viņš jau īstenībā jau tagad jau bazunē, ka vajadzētu mīkstināt sankcijas šajiem sektoriem. Un tajā pat laikā vēl tas lielākais ir, protams, sadraudzības truba, kurā viņš praktiski bloķē 90 miljārdu aizdevumu Ukrainai, tāpat arī sankciju 20. pakotņu pieņemšanu. Nosacījums ir pavisam vienkārši no viņa puses, tiklīdz sāks atkal cauri trubai pilēt, tecēt naftas produkti no Krievijas. Tikmēr tie jautājumi viņš viņiem liks bloķēs un liks veto. Te ir atkal citi jautājumi. Vai viņš pats nepārkāpj Eiropas Savienības līgums ar šo veto likšanu aizdevuma piešķiršanai Ukrainai? Tu domā tos, kurus Kallis nosauc, tur labticīga kopā sadarbība vai kas? Nav Eiropas līgumos pateikts, ka mēs pieņemam lēmumus labticīgi. Mēs pieņemam lēmumus un lēmumus attiecīgi, kā esam pieņēmuši, izpildam. Un ja lēmums bija pieņemts nodrošināt Ukrainai 90 miljārdu aizdevumus, izmantojot Krievijas iesaldētos līdzekļus kā mehānismu, un Ungārija to atbalstīja Eiropas Savienības padomes sanāksmē, tad piedodiet, kādu precedentu rada Orbāns, kas dažādu apstākļu iemeslu dēļ, savas iekšpolitikas, savas priekšvēlēšana kampaņas ietvaros, pasaka, es tagad bloķēju. Piedodiet, tas rada tādu situāciju, ka mēs kādā citā jautājumā arī, kur ir jāpieņem uz vienprātības principa lēmums, mēs pieņemsim. Un kāds pateiks, čuriki, man īstenībā ir izdevīgi tagad šo eksploatēt tēmu, dēļ savas, kampaņas, vēl kaut kā, un mēs bloķējam. Tā ir šantāža, un Ungārija nav šantažējusi ne pirmo, un droši vien atkal ne pēdējo reizi. Iepriekš bija arī pa vienu no sankciju pakotni. Ungārs teica, bloķēs, un pareizi, tur nebija pa pakotni. Tur bija par to, ka pagarināt sankcijas. Jo Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju ik pa 6 mēnešiem ir jāpieņem atkal padomē lēmums, ka mēs viņus pagarinām 6 mēnešiem. Te ir atkal cita tēma, kur varētu runāt, ka vajadzētu attiekties no šo 6 mēnešu cikla noteikti uz 3 gadiem, pēc 3 gadiem skatu tā. Bet arī šajā vienā no tā pagarināšanas epizodēm Eiropas komisija ieturēja, iesaldēja maksājumu Ungārijai, tur ir par pārkāpumu procedūru ietvaros. Šātāži bija tāda. Neatsaldēsiet tos līdzekļus, sankcijas es nepagarināšu. Un izsita kaut kādu, tur, ja nemaldo, 6 miljārdi eiro Ungārijai. Tāda ir tā darbība lielajiem patriotiem Eiropas. Kā ir ar padomes sanākšanu vakariņām vakar, ja neviena lēmuma, nekā padomes sēde vakar 19. To publisko saucamo komunikē pieņēma.
Okay. Kas Varbūt paskatīties, ko nozīmē komunikē. Ko viņš dara? Mēs dara? runājam, kādiem jautājumiem mēs pieskārāmies. Un, nav jau tā, ka pilnīgi pa visiem jautājumiem kaut kāda, kas ir varbūt ne tik augstas prioritātes, kas jau ir iepriekš ar prezidentūru saistīts, kur ir jāpieņem lēmums. Bet šeit ir tie lielie, kas ir par sankcijām, kas ir par ārpolitiku, par drošību. Tajā ziņā skaidrs, Orbāns ar Fico bloķē. To nevar pieņemt, bet komunikē kopumā ir, par ko vispār runāja. Kāds uzlikt, pieņemsim, nākamie jautājumi, kas ir nākamajā padomē, kas nemaldos maijā ir jālemj. Tad tagad es domāju, ka arī Eiropas līderi saprot, ka praktiski dienas kārtība tiek dancināta pēc Orbāna priekšvēlēšanu reāli esam uz pauzes grafika. Jā. Un, es te arī varu minēt, ka mēs jau tā paredzēdam šādas potenciālas situācijas attīstību. Nozodz jautājumu, jā. Jā, nē, ka mēs labi, pieņēmām Eiropas Savienības regulējumu par pilnīgu atteikšanos no Krievijas gāzes, sarunās ar atbildīgo komisāru Jorgensenu, kā parlaments. Tur bija atkal dažādi kompromisi. Mēs tur vienu kompromisu varbūt, lai pieņemtu. Mēs teicām, ka absolūti caur publisko komunikāciju, caur komunikāciju ar parlamentu, apzinot to, ka mēs vēlamies jau iet nākamos soļus. Tātad gāzi nosedzām, nākamais ir nafta, naftas produkti, pēc naftas produktiem kodola enerģija un tā tālāk. Un tā skaidrs, ka arī komisārs apstiprināja, ka regulējums praktiski jau ir izstrādāts. Viņam vismaz projekts ir. Bet tā vienošanās bija, ka lai Orbāns šo neizmantotu savā priekšvēlēšanu kampaņā, praktiski redz, kāds viņš atkal cīnītājs pa Ungāru tur interesēm, un viņš bloķēs jebkādus tādus naftas embargo vai tirdzniecības ierobežojumu. Un ka vienošanās bija, ka Eiropas parlaments sagaida, ka komisija šo regulas projektu iesniegs 15. aprīlī. 3 dienas pēc vēlēšanām Ungārijā. Par vēlēšanām jāsaka, labākais, ko es varēju atrast, tas ir 16. 17. marts reitingi. Tur ir 46–40%. Es domāju, ka es pieļauju, ka ar šo to, ko man pats mākslīgi ir uzkurinājis Orbāns, praktiski uzliekot, ka ārējais ienaidnieks Ukraina. Atmiņas viņš to darījis ir diezgan konsekventi attiecībā uz Ukrainu. Bet tagad viņš ir absolūti viņu eskalējis visaugstākajā līmenī, jo iepriekš bija, kur viņš pilināja par ungāru minoritātēm, pēc ka Ukraina pieņemš valsts valodas likumu, un tas praktiski tūņās apdraudēs ungāru minoritātes rietumu Ukrainā. Tiražējot tādus narratīvus, ka ungāru valoda tiek aizliegta, par to pienāksies tur sods un ko tik vēl. Absurdā. Īstenībā ļoti līdzīgi, ko Ždanok veidīgi dara Latvijā. To attiecīgi Orbāns valsts vadītājs īsteno savā publiskajā komunikācijā attiecībā uz Ukrainu. Vienu brīdi bija pat lielāks tas procentu punkts, kur vienotā opozīcija. Šeit arī būtiski tas, varbūt, kas nav sekojis līdzi vēl pirms mazliet mazākā gada, bija vairākas opozīcijas partijas Ungārijā, kas viss gāja ar savu kampaņu, savu uzstādījumu. Tā ir tā loģika, Orbānam tas ir ļoti labi. Opozīcija sadrumstalota virknē partijās, tātad atšķaida viņu vēlētāji, līdz ar to ievēlēto deputātu skaits vai rezultāti būs krietni mazāks nekā, ja tā ir vienota. Bet redzot šo tiešām tādu politiku, ko Orbāns piekopja, opozīcijas partijas, kuras redz, ka varbūt viņas nav vadošās opozīcijas, bet viņas tos pašus 5 vai 6% vai kādus paņem. Un ir tas izteiktais Magyārs ar Tirse, laikam sanāk, jā? Tirsa. Jā, un Pīters Magyārs, kas ir tās partijas vadītājs, viņiem skaidrs, ka viņiem šajās aptaujās no opozīcijas partijām bijis vislielākais atbalsts ar tādu augošu tendenci. Tad opozīcijas partijas izdarīja to, ko cepur nost īstenībā. Interesanti, vai Latvijā kādreiz tā būs,
ka kaut kāda, kas ir pārāk ilgi pie varas, nesaukšu kuras, kad opozīcija kaut kā konsolidējās, un viņi nevis apvienojās, veidot kaut kādu vienu sarakstu, bet virkne opozīcija partijas vienkārši paziņoja, ka viņi nepiedalīsies ar saviem sarakstiem vēlēšanās, bet visu savus vēlētāju un atbalstītājus mobilēs, lai atbalstītu vienu opozīcijas partiju, kurai tajā brīdī arī bijis visaugstākais reitings un kurai ir augstāks. Nu, mēs redzam, ka tas ir nesis augļus. Jau pāris mēnešus ir priekšā opozīcija, un vienu brīdi bija 35% bija Fidesz, un 47%, man liekas, bija vienu brīdi baigi augstu vienotai opozīcijai. Nu, un tad mēs redzam, ka šī kampaņa, ko īsteno Orbāns, kaut kādus augļus viņam nes. Nu, tā starpība sarūk. Jā. Un vēl jau tomēr tas, kas priekšā 3 nedēļas nepilnīgi. Un saliekam kopā to, kas ir viņa narratīvs par draudzīgo trubu un to, kas notiek Eiropā ar enerģētikas tirgu. Jā, tas ir tas, ko es minēju, ka tas es pieļauju, ka tagad arī būtu īstenībā interesanti pasties, kurā brīdī Orbāns ieslēdz to pilnīgi Ukrainas, Zelenskis un pārējā. Līdz tam bija tāds dozēts, tas nebija pamats. Man liekas, tik līdz tas ir tuvajos austrumos, ka jūta, ka tagad tiešām tas neatgriezeniski naftas cenas būs augšā. Vispārējais, tad vēl tā pati viņa darbība ar inkasātoru aizturēšanu. Viņi nospēlēja ļoti labi. Tas nospēlēja kā? Viņš jau gadiem, un vēl viņa kaut kāda līdzskrējēja kultivē to, ka tas ir praktiski pats korumpētākā valsts pasaulē, ar korumpētāko valdību, ar korumpētāko prezidentu. Visu rietumu atbalstu viņi vienkārši savu korupcijas schēmām sabāž savu kabatās. Tādēļ viņš saka, tādēļ neviens Ungāra eiro cents neies, kaut gan Ungārija ir saņēmēja valsts, ne donoru valsts. Tas ir interesanti. Un viņš uz to kultivē. Un tad pieņemsim, aiztur šādi inkasātori. Tur tagad vēl jaunas ziņas nāk iekšā, ka Ungārijas dienesti ir praktiski inkasātori, tos darbiniekus ar attiecīgām vielām sašpricējusi, kas pēc tam nopratināšanā tam līdzīgi, lai vaļīgāk runā un vēl kaut ko. Tāds Staļina metodas, jā. Un pagriež to. Un tad cilvēkiem kā? Tagad nāk ziņu virsraksts. Bildes jau ir svarīgi, ka cash, skaidra nauda, pakās salikta, dzels stieņi. Tas ir inkasātors. To jebkuras bankas inkasācijas automašīnas ikdienā pārvadā skaidru naudu, dārgmetālus. Tajā skaitā es pieļauju Ukrainai, kādai būtu zelts arī vajadzīgs. Ne jau tādai kaut ko kausēt, bet viņai ir aizsardzības industrija, kur ir mikročipi, kur īstenībā vajag arī zeltu tiek izmantots. Ne kā pusvadītājiem, vadītājiem, kas tik tur vēl ne. Bet šādu bildi ieliekot, un visu laiku ir pilināts par korupciju. Sliktais un nelikumīgi vēl pārvieto. Bija, redz, viņš tur var pasniegt. Korumpētam režīmam atņēmu naudu, tādēļ viņi tagad psihopato visu tik ļoti. Ar reti zemiskiem līdzekļiem Orbāns rīkojas, un vai viņš apstāsies, es domāju, nē. Es domāju, turpmākās dienas un vēl nedēļas mēs sagaidīsim vēl vienu otru tādu pārsteigumu pēdiņās. Šeit arī zīmīgi tas, ko tu esi vairākas reizes jau teicis par prezidentūrām. Kura prezidentūra nepaziņo, ka 7. pants būs viņu tā kā viens no lielajiem uzdevumiem viņa prezidentūras laikā Eiropas Savienībai? Tagad arī šeit Eiropas parlamentā ir virkni deputāti. Es savā ziņā ieskaitu sevi pie šiem deputātiem. Cik ilgi mēs ļausim šādai iekšējai sabotāžai, šādai iekšējai šantāžai, kas grauj atkal kāds tur teiks, kādas vērtības, bet ir kopējās vērtības, ja mēs pieņemam arī lēmumus, mēs respektējam, mēs viņus izpildam. Un ir viens iekšējais problēma radītājs un mērķtiecīgi savtīgi interešu vārdā, tad ir jautājums, ka kurā brīdī mēs pasakām stop. Šis mums nav pieņemama un šāda Eiropas Savienība nefunkcionē. Arī tas pats, kas līgumos atrunāts. Tas, ko tu minēji, ko katra prezidentūra vismaz pēdējos 2-3 gadus, tās kopumā sanāk
plus mīnus 5-6 valstis, kas ir prezidējušas Eiropas Savienības padomē. Viņi saka, jā, mēs virzīsim jautājumu par 7. panta iedarbināšanu iepratīm Ungārijai attiecībā uz Eiropas Savienības vērtību un varas tur neievērošanu. 7. pants paredz nevis dalībvalsts izslēgšanu, nevienu īsti nevar izslēgt. Diemžēl. Jā, bet var apturēt balss tiesības. Var apturēt pilnā apjomā, daļēji apjomā, tas attiecīgi uz kādiem konkrētiem jautājumu blokiem, ārlietas, tirdzniecības politika, sankcijas tajā skaitā. Nu, neviena no šīm prezidējošajām valstīm tā arī līdz galam nav iznesusi. Pieteikts ir prezidentūras sākumā, prezidentu noslēdzot, jā, ir daudz virkni labu lietu paveikts, bet šajā jautājumā pilnīgi nekāda virzība nav bijusi. Nu, kāpēc tev šķiet, ka tā ir? Tas ir, viens ir tas, ka negrib precedentu. Negrib precedentu, ka vienmēr kaut kādi ir, tādi jautājumi tu arī uzliec, bet tu jau mēģini taustīt, kāda ir kopējā temperatūra. Jā. Vai to reāli izdosies īstenot, vai tā kritiskā masa ir sasniegta vai nav, tad Orbāns jau arī vienmēr ir viltīgi darījis. Jā. Stiep garumā, izsit sev kaut kādu labu, beigās piekrīt. Uzreiz piekrīt. Ko tu tagad tu virzīsi šā vai tā? Es domāju, ka šeit vismaz ir dzirdēts vēl pēc šīs Eiropas Savienības padomes sanāksmes samita, ka viens otrs līderis ir izteicies, ka ja Orbāns uzvar vēlēšanās, turpat ilgi nedomāju šis jautājums praktiski dienas kārtībā. Tad otra lieta ir arī, kas man mazāk simpatizē, noteikti kvalificētā balsu vairākuma balsošanas metodi attiecībā uz sankcijām. Īstenībā tajā skaitā arī uz paplašināšanos. Un šeit es nedomāju. Šo var izdarīt. Tas arī vienmēr ir bijis līdz galdām. Tur saka, bez Eiropas Savienības līguma grozījumiem, tātad mainot lēmumu pieņemšanas procedūru, īsti nevar darīt. Jauns līgums, skaidrs, Eiropai ir tāds cikls, ka vidēji 7-8 gadiem nāk klajā jauna līguma, bet tas vienmēr ir bijis saistīts tiešā veidā ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Tātad mēs un vēl virkne valstu, 10 valstu, kad pievienojums, tā bija lielākā paplašināšanās. Tad bija jauns līgums. Pēc tam bija vēlreiz paplašināšanās, varbūt mazāk, bet tas atkal mainīja, bija Lisabonas līgums 2009. gads. Tagad arī mēs redzam kandidātu valstu skaits un tās, kuras jau ir sarunu procesos, nevis tā, ka ir pieteikušas, dabūjušas statusu kopskaitā, ir tuvu pie 10. Un, ja tāds valsts skaits pievienojas, tas ir neatgriezeniski. Mums būs jāpārskata, kā veidojas kopējais budžets, pārstāvniecība, vispārējais. Tad tas ir tas brīdis, kur mēs pielāgojam vēl citas mācības, ko mēs esam guvuši, kur, lai nekāptu uz tiem pašiem grābekļiem, līgumos iedzīvināt. Saka, lobēšu savu vēlmi. Es gribu iespēju izbalsot ārā kādu. Mēs varam pārdomāt. Nevar izbalsot. Vēl nē, bet tagad pārskatīsim. Es gribu, lai tāds punkts ir iekšā. Jā, bet... Viss mainās. Sāc apsvērt šo domu, es neaizmirsīšu. Nē, apsvērt nevajag. Nevienam nav spiesta dalība Eiropas Savienībā. Pagriezīsim to tā. Jā, bet tik ļoti sāp. Un tik ļoti visi šeit ir sapuvis un vēl kaut kas var izstāties. Lielbritānija ir piemērs un labs piemērs tāds, ka tādā ziņā, ka redzam sekas. Ekonomiski reāli. Brexit vēl joprojām ir smags izaicinājums un praktiski jau tagad Eiropas Savienība ar apvienoto karalisti slēdz jaunas vienošanās, kas Lielbritānija jau kaut kādā apjomā ieliek atpakaļ iekšā Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Viņam, simulācija. Labi, Orbāns un draudzīgā truba, enerģētikas tirgus Eiropā. Noteikti dzirdēju par Irānas pēdējo, kā es lasīju, ka līdz šim viņi esot līdz tam vienam triecienam pa Katars gāzes pārstrādi infrastruktūru. Ja? Mēs precīzi pat nezinām, pa ko tieši viņi tur trāpīja vai kā. Bet, ja Hormuz šaurums ir tie 8%, globālais, tad šī gāzes viena vieta
ir 20% no globālā gāzes tirgus. Nu, un gāzes lielākais pieprasījums ir Eiropa. Jā. Nu, un tā kontekstā Starptautiskā enerģētikas aģentūra, šodien virsraksts Delfos arī bija, iesaka strādāt no mājām, samazināt braukšanas ātrumus uz ceļiem, lai samazinātu enerģētikas krīzes sitienu. Es domāju, ka tas nav viņu vienkārši tādas vēlmi formā. Tās ir pēc viņu aprēķiniem tiešām kādas ir tās jaudas, ko patērē normālā režīmā. Un tagad, kad ir pārtraukts piegādes ķēdes vai traucētas piegādes ķēdes, ka tas ir neatgriezeniski saskarsies ne tikai Eiropa, bet daudz pasaules reģionu tajā skaitā. Tavs pieminētais gadījums ar Kataru ir īpaši uzmanības vērts, jo tieši ar mūsu, var teikt, stratēģiju pilnībā atteikties no Krievijas gāzes. Mēs uzreiz, protams, meklējam alternatīvas piegādes. Katara bija praktiski viena lielākā. Bet tajā pat laikā mēs tikko Starptautiskajā tirdzniecības komitejā nobalsojām par tirdzniecības līgumu ar ASV. Atminaties pagājušo gadu. Eiropas Savienība ar Trumpu vienojās visu tarifu kara ietvaros, ka Eiropas Savienība samazina, ieved muitas tarifus ASV precēm tur atsevišķām grupām un tā tālāk. Turpretim ASV fiksēto tarifu 15% apmērā, bet tai papildus tai vienošanai nāca klāt arī apņemšanās iegādāties ASV sašķidrināto gāzi aptuveni 400 miljārdu eiro apmērā. Un, es arī esmu minējis publiski arī komitejās, ka mēs te runājam par gāzes atkarībām, bet tad īstenojam vienošanos. Un īstenībā ASV arī tagad praktiski redz, ka mums ir diezgan pa 50% vairāk gāzes cena jau ir uzgājis augšā. Paveriet vaļā savus piegādes apjomus, jo līdz šim bija tā, ka ASV gāze kaut kas arī Baltijas reģionā, ir bijis Baltijas jūras reģionā, bet daudz kas gāja caur Grieķiju uz Ukrainu, tajā skaitā jau piegādes. Tā kā tā ir tā alternatīva šajā brīdī. Bet tam, protams, pa virsu nāk vēl attiecības ar ASV. Tieši Irānas jautājumā mēs redzam, ir diezgan saspīlējums. Trumps ir publiski aicinājis. Viņš nesaka, lūdzu, nākiet palīgā, bet jums ir jāpiedalās nodrošināt brīvu kuģošanu Hormuz šaurumā. Viņš uzsauc tās valstis, tur Lielbritānija, Japāna, Vācija, Francija, Kanāda, Itālija. Pirmais viņš, protams, ne no viena nesaņēma tieši atbildi, mēs esam gatavi, tieši tādu rezervētu. Tas, protams, uzdod Trumpam arī par nerviem, vēl plašākā griezumā. Iedomājies, tagad šīs situācijas ir bijušas, tagad Eiropa līgums, mēs no savas puses tuņās nākamā nedēļa Eiropas parlaments balsos par to Turnberry vienošanos, kuras ietvarā ir gāze. Tagad viņi saka, tagad mēs arī gāzi gatavi teikt. Un Trumpam, varbūt dažāds pierādīt vietu vai vēl kaut ko redzēt, bez mums jūs nevarat. Es lasīju, ka pēdējais vakar arī tas ļoti, protams, neko cietu nepasakoši, bet es apgalvoju no tām pašām valstīm, ir, ka mēs paužam gatavību sniegt ieguldījumu atbalstošos pasākumos, lai nodrošinātu drošu kuģošanu caur šaurumam. No tām, cik viņas ir, 5-7 valstis. Arī no Latvijas ir amatpersonas paudušas, arī Igaunija ir paudušas. Es lasīju no Latvijas divas dažādas versijas. Es lasīju no Latvijas, ka viens saka, ka mēs negribētu, un tad no Soņas es lasīju, ka mēs stingri vērtētu. Gan jau kaut kādas komunikācijas notiek. Droši vien visi gaida, ka tiešā veidā prasīs mums. Tur skries, bet arī Igaunija ir paudusi. Jautājums arī, ko tieši mēs tādu nosūtīsim, kas, ja tas atkal tikai žesta solidaritātes līmenī, varam pateikt, mēs esam gatavi, bet es nedomāju, ka
Baltijas valsts būs tas, kas spēs nodrošināt absolūti tādu Atvērt drošu šaurumu. kuģošanu. Tas ir muļķīgi. konkrētas Eiropas Savienības NATO dalībvalsts, kas tiešām to ir spējīgs izdarīt ar pietiekami daudz lielu jūras spēku vienību skaitu. Tas, kas man nedaudz tā kā uz jautājumu, viens ir tas, ka Trumps pats saka, ka viņš pret Krievijas sankcijas ir gatavs kaut ko jau viņš bišķiņ atvieglināja kaut ko no tā sankciju režīma. Pret Rosneftu un Lukoilu. Jā. Tas, ko viņš bija nesen pieņēmis. Bet viņš neiet pa pilnu lauku. Jā, Tas, paldies Dievam, vēl nav nenotiek, viss paliek. Bet, piemēram, tas, cik grūti Krievijas naftas failam Eiropas parlamentā tagad varētu iet cauri, kad tas spiediens sāks no mājām. Tu zini, cik te ir viegli, teiksim tā, populistiski lēmumi, cik te ļoti ātri rezonē cauri dažādiem koridoriem. Jā, bet naftas īpatsvars Eiropā jau virkni gadu ir samazinājies, un tie alternatīvas piegādes. Tas ir ļoti loģisks arguments. Tas nav tikai līča valstis. Te arī, protams, būtu arī, es domāju, ka tas ir atbildīgiem komisāriem arī darbs runāt ar ASV, kur, es saprotu, ir uzņēmušies pilnībā pārvaldīt Venecuēlas naftas eksporta. Skaidrs problēma ir tāda, ka Krievijas un Venecuēlas naftas viņas pēc būtības atšķirās. Tur ir eksperti zinās, viena biezāka, otra netik bieza, otra caurspīdīga vai kā. Līdz ar to tas nozīmē, ka ne ar kuru katru pārstrādes ražotni tu vari viņām operēt. Tādas ir tikai virknē ASV, kas var strādāt ar Venecuēlas to tipa naftu. Turpat Eiropa pamatēks ar pārstrādes uzņēmumu vispār ir katastrofāla situācija. Viena Vācijā ir, kas spēj kaut kādu apjomu. Tas ir tas, ko tagad jau arī dienas kārtībā liek ar visu jauno finanšu plānošanas periodu, kad mēs runājam par kritiskajiem iežiem. Jauna fiziski labi iežas, mēs caur partnerībām visu nodrošinām no Afrikas valstīm, no Āzijas, no Latīņa Amerikas. Bet mums jau nav kas pārstrādātos tos iežus tajā produkcijā, kas mums tad ir vajadzīgi. Un ar mūsu zaļajām regulām? Arī tajā skaitā. Nevar uztaisīt nevienu, kas... Man bažas nelielās ir arī par to, cik grūti naftas failam būs caur Eiropas parlamentu tagad tikt. Krievijas naftas aizliegumam. Bet tur jau tā lieta, tas, ko es minēju, ka ir alternatīvas. Bet tur šķiet, ka nebūs tagad kaut kādi... Un naftu piegāda arī Āfrikas valstis. Tajās, kā neaizmirsīsim. Tur arī ir diezgan liela daudz apjomu. Un līdz šim tas īpatsvars mums ir bijis lielāka atkarība no Krievijas gāzes nekā no naftas produktiem. Jā, tas palīdz. Un tas īstenībā pēdējie, kas ir atkarīgi no naftas Krievijas, ir Slovākija un Ungārija ar to pašu sadraudzības trubu. Un Beļģija ar savu, neatkarīgi, bet viena no lielākajām peļņām ir Beļģijas vienai ostai. Bet tā ir, man tā liekas, ja nemaldos, ar gāzi vairāk atkarība. Ja nafta arī ir lielākais punkts, kur viņi piestāja. Piestāja. Tur ir jācīnās arī ar tranzītu. Cerēsim, ka es lieki, es vienmēr, kad zinu, meklēju sliktāko. Jā. Tas ir ok. Jā. Un te pašā laikā labā ziņa ir tā, ka mēs redzam, ka nafta, nevis naftas, bet Rus atomu izskaušana un mūsu sasaistības saraušana arī iet uz priekšu. Ir jau parādījies, ka būs mums... Jā, šeit arī varētu būt līdzīgi kā ar gāzi un līdzīgi potenciāli kā ar naftu, arī ar kodola degvielu un kodola materiāliem tajā skaitā. Bet te jau es uzreiz redzu, ja tas 12. aprīlis, viss paliek kā ir. Ungārija visu bloķēs. Viņiem kopīgs projekts par atomelektrostacijas izbūvu ar Rosatom. Ok. Viss tu jau lūdzu. Un tad arī jautājums, kā nākamā valdība, ja tāda būs, ko viņi domā uzreiz stopkrānu, virkne 10 miljonu investēt šajā projektā un tagad pateiks, sorry,
Jā, mēs tā, ka mēs būsim vienkārši diametrāli pretēji nekā Orbāns un neturpināsim. Tā kā šis vēl ir tāds, kas... Tas ir arī... Jā, to es nebiju apsvērs. Tur ir jautājums par kodolu degvielu, un viens jau ir tas, ka ne tikai ko mēs ievedam, bet ko mēs arī vedam ārā. Jā. Kodola atkritumi, tajā skaitā. Nav jau virkni, kas pārstrādā to. Jā, pārstrādāšanas jautājums arī tikko tev bija uzpeldēja. Par enerģētiku, es domāju, ka tas jautājums tuvākajā laikā ļoti ātri viss nenomierināsies, kas man neizskatās pašlaik, ka tas tā, es domāju, ka mums nav nekāda indikācija, ka būtu tūlītējs kaut kāds pagrieziena punkts, kur stabilizēsies, kur mēs tuņās piekļūsim kaut kādiem alternatīviem risinājumiem. Tik ātri nekas nenotiks. Bet atkal, Hozmura šaurums. Tas nav šeit. Nē, arī naftas produkti un gāze veidoja no tā kopējā apjoma, kas iet caur Hozmura šaurumu. Jo ir jau arī pēc Hozmura šauruma tur piegādes notiek. Tas nav tā. Protams, tas tieši tā šķērsošanas blokāde tagad, kā jau tu minēji, ietekmē 8% globālā, bet uz Eiropu no tiem 8%, tas 8% no globāla, un tad no tiem 8% tikai 2 līdz 3% iet uz Eiropu. Mums drusku vairāk, 4 vai 5%. Uz ASV 2%, tādēļ Trumpam arī ir. Mums tas vispār neietekmē. Tas jūs paši interesēs tagad nodrošināt brīvu navigāciju kuģi cauri Hozmura šaurumam, bet lielākais, kam visvairāk šis ir Āzijas valsts, jo īpaši Ķīna. Un tikko, ka es nezinu, vai tu būs paspējuši to izlasīt, Francija esot ierunājusies, ka viņi varētu mēģināt starp drošības padomē risināt šo jautājumu par Hozmura šaurumu. Ar domu, ka Ķīna varētu palīdzēt. Tas īstenībā varētu iet cauri, jo īstenībā ANO pieņēma rezolūciju attiecībā uz Irānu. Pareizi, Nosodīja, un tur vienīgi atturējās Krievija drošības padomē. Un, ja nemaldos, Ķīna, un atturējās. Nevis bloķēja veto. Es neizslēdzu, ka šis varētu būt variants. Man tas šķita ļoti tāds prātīgs gājiens. Labi, Ķīna nebloķēs, Krievija bloķēs. Ķīna varētu nav, bet Ķīna varētu būt ļoti svarīga. Jā, bet Krievija veto ir. Krievija, jā. Un īstenībā tas, ko vēl pirms nedēļas, ja nemaldos, Putins, ko minēja, ka mēs tagad vispār no Krievijas gāzes nost. Ja tas tā ir, un redzot visu šo situāciju, es teicu, ka īstenībā mēs jums palīdzēsim. Mēs vienkārši apturēsim jebkādu, jau tagad. Negaidīsim to 27. gada pavasari. Atkal viņam parādās iespējas, ar ko viņš var manipulēt. Absolūti. Interesanti punkti. Un man viens mazā atkāpe no globālajām šausmām ir uz Latvijas neusticības balsojumu plejādi. Daudz bijuši. Man šķiet, ka es neesmu paskatījies statistiku, varētu būt interesanti, vai nav visvairāk. Jo pēdējā laikā es nezinu, cik ir bijuši neusticības balsojumi. Tas vienkārši norāda, kāda ir koalīcija. Jā, tieši tā. Tas vien, protams, opozīcija dara savu darbu. Jā. Es domāju, virkne demisijas pieprasījumi ir absolūti bijuši pamatoti. Nav tā, ka vienkārši pieprasām demisijas dēļ. Tur ir apakšā gan argumentācija, gan iemesli, gan neizdarības, gan potenciālie pārkāpumi. Tad tagad tas pēdējais bija par satiksmes ministriju. Es domāju, ka tie, kas Latvijā aktīvāk, droši vien vēl vairāk sako līdzi ikdienas politiskajiem lēmumiem, vai tas ir Rail Baltica vai tagad jau arī Air Baltica, un īstenībā mēs nepacēlām to jautājumu. Tas, ko avio pārvadātāji jau ir pateikuši, ka avio degvielas uzcenojuma cenas tiks pāries uz patērētājiem, tātad biļešu cenas vispārējais to liks, bet tur pretim Air Baltica tur jau kaut kādas rezervācijas ir, bet tās visām var nāks klāt, un jau tagad bija indikācijas aptuveni. Tikko ziņoja, kāds ir tas pārskats bijis, 100 pār miljonu zaudējumu.
vai ne? Labi, protams, tur sakam, bet mums ir kāpinājis pārvadāto pasažieru skaits, tur gala mērķi un tas tā. Bet vēl iepriekšējiem gadam ir pozitīva tendence, bet 100 pāri miljonus zaudējumi ir zaudējumi. Tas nav uz papīra. Man pateica labu lietu, kas man nedaudz iepriecināja, jo es biju ļoti saskums, teiksim, tā par mūsu nacionālo aviosabiedrību. Bet man iepriecināja un bišķi nomierināja tas, ka skatoties, cik mēs tur esam naudu ielikuši, nodokļu maksātāju naudu, mēs nodokļos esam no viņiem dabūjuši ārā vairāk. Man tā bilants, jāsaka, ir uzreiz, man paliks labāk ap sirdi. Okay. Jā, tas man bišķi iepriecināja. Bet ar Air Baltica šis pats satiksmes ministrs teica, jau ar iepriekšējo valsts iešprici Air Baltica, tādu nodokļu maksātāju naudu uzturam, lai aviokompānija neaiziet pa burbuli, ka viss atrisināsies, šī iešprice ir vajadzīga, lai pirms ietu kotēšanās biržā. Un tagad tagad praktiski satiksmes ministrs Švinka saka, ka kotācija biržā absolūti nav iespējama. Te bija arī Bloomberg tikko ziņojums, vēl negatīvi nokrāst tieši tie bondi, kas sanāk, Air Baltica ir aizgājis uz leju, kas praktiski nezinu, ja kaut kāds junk sanāks līmenis, kur neviens tādā negribēs investēt kā tā. Tā kā, atkal ir noklusēšana, ne visa pateikšana līdz galam, savus ādas glābšana, kāda cita, bet rezultātā... Bet kā nāks, ka viņš izturēja atkal? Nē, var izteikties. Puņķiem salipināt koalīciju, viņa mēģinās aizvelties, ja ne uz ceļiem, tad ripojot un krītot līdz vēlēšanām. Jā. Jo skaidri zinot, ka neviens droši vien, ja arī valdība demisionē, nesteigsies skriet veidot jaunu valdību, ir palikuši praktiski, cik maz 6 mēneši līdz vēlēšanām. Jā. Mums visi būs pieļaujami. Un tas iedod, pieņemsim, apziņu arī pie varas esošai partijai, lielākai vienotībai, ka pārējie vienkārši tagad diktēsim, neviens ne otrs nenoteiks. Progresīvi ar ZZS apmainās laipnībām ik uz soļi, uz brīža. Un kā tur kaut kas, laikam, pēdējais bija, kurš Vājevs ar rokpelni. Šķiršanās vienmēr ir garš process, bet notiek šķiršanās. Jā. Tāpat arī, piemēram, progresīvo frakcijas vadītājs tāks pie Dombura pirms kādu laiku, jo, kad tika uzdot tur visāds izspēlēts scenāriji, ka kā tur, ja pieņemsim, maijā pati Siliņa demisionē, tas nozīmē, ka tehniskā valdība var turpināties līdz vēlēšanām, izspēlēšos. Un Šuvājevs teica, skatījumā tagad jau tehniskā valdība. Jā. Tas daudz ko pasaka. Praktiski nekādus reformu vērstus lēmumus šī valdība nav spējīga pieņemt un nespēs pieņemt līdz pat vēlēšanām. Tā vietā būs... arī no pašas koalīcijas kaut kāda populistiska paziņa. Es pieļauju tagad arī viss, kas saistās ar kā absorbēt potenciālo cenu kāpumu degvielām, tam līdzīgi tur virspēļņas nodoklis, akcijas uz leju. Viss skan populāri. Bet tad arī eksperti saka, ka tas īsti nebūs glābiņš. Pilnībā tās cenas ies, jo to dara viss caur Eiropas Savienībā. Iespējams, tas kaut kāda efekta, bet jūs atsevišķi īstermiņa ielāpus iedosiet, īstermiņa placebo iedosiet patērētājiem, tā pašam vēlētājiem, pasniegsiet to kā ar lielu umpapā. Kas bija ar tām rezervēm? Rezervas, jā, tur vairāk bija tas, ka viss liecināja par to, ka premjerministri pat nezina, cik pēc likuma ir noteikti, cik jābūt ir valsts materiālajām rezervēm attiecībā uz degvielu. Tās ir vairāk kā 300,000 tonnas. Viņi tur teica pāris 100 tonu. Tur, protams, uzreiz labāk, ka tur pārteicās vai kas, bet labi. Kādēļ nenobalsoja par Švinku, jo tur skaidrs, tur arī ZZS nekas neapvienā ar Rail Baltica, arī vienotībai ne, ka Siliņa tagad, kā saka, 10 gadi tur bija, viņi visu tagad izvilka un krata. 10 gadus vienotība vadīja valdību.
Un tāpat arī īstenībā izgadījums un sāga ar Briškenu, kur viņi pats saka, jā, kad bija bezmazliet maldināta un tā. Tā vietā, lai saukt kaut kādā veidā pie atbildības, Briškens ir Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Tad jau viss ir ok, tad jau viņš visu prot, visu saprot un visu dara labi. Tā kā šis tāds teātra uzvedumi, kas notiek, es domāju, ka tur aizkulisēs viens otram, mēģina acis izskrāpēt un ko tik vēl nē. Es domāju, ka tur baigi vienkārši iet, bet cerams, ka iedzīvotāji nav muļķi, to redz un nepavilksies uz kaut kādiem tādiem iemidzināšanas retorikām. Tur pieaugušais istabā un kas tik vēl ne, un šajos grūtajos laikos ir svarīgs kaut kas, kas ir pārbaudītas vērtības. Man izklausās no malas, ka viņi ir pa pusē sākuši jau kampaņas. Ne, kampaņa sākusies. Jā. Tad nebūs starps šāviens. Kampaņa ir sākusies. Ka viņi mierīgi, Jautājums ir, kad viņi aizies tajā, jau tajā polīti nekorektajā veidā. Vienu otru žākāšanu, vienu otram tur sprunguļu riteņos bāžot un tā tālāk. Es saku, par tev pašu Švinkas balsojumu. Bija jau īstenībā, bija 48 pār un 50 pret un viens atturējās. Un opozīcijā nav, man tā liekas, 48. Tātad kaut kas ir piepildējis klāt no pozīcijas. No pozīcijas 2 ZZS deputāti, Vucāns un Daudze. Tie izceni zināmi ir saistībā ar partiju Ventspilī un Latvijai. Ventspils un Latvijai jau visi zina, kas ir Lembergs. Lembergs, jā. Un, tur atkal ceru, ka cilvēki pamana tās mazās epizodes, bet ļoti tās būtiskās, kur notiek šeit ZZS un progresīvo, vai ne, stīvēšanās. Tas nekas, ka tur progresīvi teica, Lembergs nekādā veidā koalīcijā. Labi, viss tur apsolīja, ka parakstīs, ka viņš nepiedalās, un tur ZZS rokas sirds nepiedalīsies un nebūs iesaistīts. Tagad jau diezgan atklāti lieta mīkstos, to Brigmans ir teicis, jā, ka valdes sēdēs Lembergs ir bijis. ZZS tam līdz. Tad ir nākamais, ka atminamies pa Ventspils ostu, parāda norakstīšanu, budžeta veidošanas kontekstā, tur praktiski arī bija šantažēja viens otru, pa vienu, pa otru jautājumu beigās. Kā progresīvi teica, nē, mēs stingri, nekas tur nenotika. Šis jautājums, domāju, šajā rakursā ar šo balsojumu ir atgriezies, parādot, ka mēs 2 iedevām, bet mums vēl ir kas vēl var, ka vajadzēs nobalsot, kā gribi palikt, kas būtu, tad tur vēl bija, ja nemaldos pirms šī balsojuma, kaut kā sanāca, viņš teica, es braucu pa visām Latvijas pilsētām. Bet pirms šī balsojuma vienkārši Ventspilī viesojies 2 dienas pirms. Jā. Tā kā nestāst man vairāk ne par ko. Pats arī Švinka nekautrējās publicitēt, ka viņiem absolūti ir nepieņemami, ka ZZS tur jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda programmas tur izstrādes vai nacionālās programmas izstrādes ietvaros ZZS vēlas nozīmēt Lemberga sievu. Tur daudz saka, viņi ir ļoti eksperts. Es nezinu, es nepazīstu, bet fakts, ka tāds. Es domāju arī, kas seko tā politikai, tas tā nenotiek no zila gaisa. Un piepieši visai šai koalīcijai, kas ar bez mazajiem asinīm parakstījuši koalīcijas līgumu, kur noteikti, ka nekādā veidā un apmērā un rokas sirds nebūs. Jā, tur ja nemaldos, Rokvēlns arī pats teicis, ir uz dažiem jautājumiem atbildot, papīrs jau paciešu visu. Jā. Klasika. Labi, es teikšu paldies. Mums ir jābeidz. Tiekamies nākamreiz. Tiekamies.